savas aizsardzības zonas, Līga Miljona ar ripu. Atstāja viņu to Kristai Jipai Čakai, pieļauja mūsu meitenes kļūdu, tomēr tur briesmas uzreiz likvidē Laimelis, bet Lukaševics tur varēja spēliskajā mazākumā bīstam 2-1 vārdsardzēs un dot polietis, tikmēr turpinās Latvijas uzbrukums. Metiens Jipas Čakas izpildījumā slīd vārtiem Secen, tagad Miljona kontrolē ripu. Miljona pat raidīt vārtu priekšā, ripa tur lēkā vairāk mēģinājumu to iepakstīt vārtos un tas izdodas! Beidzot arī izmantot skailiskais vairākums 2-0. Tur ļoti šī situācija neapmierināja Polijas izlases kapteini Karolīnu Požņevsku, kas pēcāk arī sasit savu nulli, lai vai kā 2-0. Karina Šiljāna šķiet dubulto Latvijas izlases pārsvaru. 34 sekundes vien no skailiskā vairākuma bija nepieciešams Latvijas izlasē, lai panāktu 2-0 tablo. Tādēļ pat arī redzēsim atkārtojumā šo vārtu guvumu. Burzma vārtu priekšā. Sākotnēji Līga Miljona kontrolē ripu, pēcāk tāds viltīgs uzmetiens vārtu virzienā. Tur ripa slīd lēkā un beigās atrod arī ceļu vārtos. Un mūsu meitenes vien pašas redz, ka tiesnesis roka norāda uz to, ka ripa ir vārtos. Aktīvi cīnās Polija, nenokar galvas un cīnās līdz galam. Un Līga Miljona izpildu piespēles priekšu. Krista Jipa Čaka pat var lausties uz vārtu priekšu. Polijas aizsardz gan šoreiz viņa apbruņo Līga Miljona, gan ātri vien atgūst ripu Latvijas izlases rīcībā. Miljona piespēlē Šiljānai un 6-0 uz tablo. Un ļoti rezultīva spēle Karinai Šiljānai šovakar. Un viņas kontā jau otrais vārtu guvums šeit Volvo Ledushalē šovakar. Līdz ar to viņai 9. rezultatīvitātes punkts šajā turnīrā. 3 vārti, 6 rezultīvas piespēles šai hokejistei Karinai Šiljānai, 2003. gadā dzimusi uzbrucēji, kur pārstāv hokeja skolu Rīgu. Šogad arī kļuva par Latvijas čempionu viņu un 5. rezultīvitātes punkts viņai šajā spēlē, tikai vienā vārtu guvumā viņa